Sveiki! Vēlos jums parādīt, kā šīs brīnišķīgās kolī dāmas Vinnijas vilniņa pārtop dzīparā. Vispirms vilniņa ir jāizplucina, un tam man ļoti labi noder ukraiņu meistara Mikolas darinātais plucinātājs. Vispār jau visi mani darbarīki ir šī ukraiņu meistara darināti. Un vilniņa tāda uzskulta, un tagad kārta to ķemmēt. Šo rīku sauc par karderi. Agrāk vilnu ķemmēja ar kārstuvītēm, bet šis ir mazliet veiklāks darbarīgs. Bet tāpat jau krietnes darbiņš jāpieliek, lai izķemmētu labu vērpjamu vilniņu. Šim nolūkam man noder dažādi smalkuma kārstuvītes. Vispirms ir tāda rupjāka, un tagad šī smalkākā. Vispār jau vilnas pārstrāde nav nekāds ātrais darbiņš, un nevelti pirmās rūpnīcas bija tiekšu tekstilu rūpnīcas. Bet suņu vilna ir tik specifiska, ka tā tomēr ir jāapstrādā ar rokām. Ņemšu no kardera izķemmēto vilniņu. Karderis, jeb kāršamā mašīna, tāds brīnišķīgs izgudrojums, jo ar kārstuvītēm šis darbs iet vēl ilgāk. Kodeļa no adatiņām ir noņemta, un tagad vajadzētu nosvērt, cik tad īsti ir. Tā kārtīgi izķemmēt vilniņu, tas ir ļoti svarīgi, jo tad viegli būs veidot pavadienu. Te atgādinu, kādi pikucīši bija pirms tam. Kodeļu nosver, un es parasti tādus 30–35 gramus smagas kodeļas vērpju. Un tagad jau tā kā tāds vieglākais darbs, vairs nav tik smagi jāstrādā, bet jābūt ļoti uzmanīgam. Acis nekur apkārt laist nevar, seriāli nepaskatīsies. Visu laiku ir jāvēro, cik daudz vilnīs iekļūst pavadienā. Bet tas tāds koncentrējošs darbs, es vienmēr tā iedomājos, tā tāda pasaules uzbūve, ka tā vilna tā no tāda haosa saskrūvējas foršā dzīpariņā. Man vienmēr interesē aprēķināt, cik tad ātri vai lēni es strādāju. Kad vērpu ar kaiminamo ratiņu, tad man gāja grams minūtē. Ar šo jauno vērpjamo ir 2–2,5 grami minūtē. Šis pātrinājums man izmaksāja kādu 500 eiro, bet skat, cik skaista dzīve.